man tas īstenībā tā silda sirdi, un man tas tā kā iedvesmo. Es redzu, piemēram, ārvalstu mobilitātes departamentā tur ir darbinieki, kas tiešām grib izdarīt labāk. Marta Kotello, dzimusi 1989. gadā, ir arhitekte, Grīziņkalna apkaimes biedrības dibinātāja, kā arī bijusi Rīgas apkaimju alianses valdes locekle ar fokusu uz pilsētas zaļināšanu, mikromobilitāti un kājām gājēju drošību. Viņa ieguvusi arhitektūras un pilsētbūvniecības izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē. Kā pilsētvides aktīviste 2025. gadā Marta tika ievēlēta Rīgas domē un vada satiksmes un transporta lietu komiteju. Es tā paskatījos, Marta Kotello mājā tiek pieminēta vairāk mēdījos nekā Evika Siliņa. Tāpēc šodien mēs uz sarunu esam uzaicinājuši nevis Evika Siliņu, bet Marta Kotello. Paldies! Paldies Twitterim! Bet es nezinu, Twitterī nav tikai labas atsauksmes, tāpēc paldies, varbūt teiksi pēc intervijas. Marta, mēs katru dienu tev kopā strādājam, ko tur mums tagad liekties, bet es dažreiz, gatavoties šai intervijai, sapratu, vai es zinu, kas ir Marta Kotello. Es patiesībā nezinu, kas tu esi. Tāpēc man pašam šī saruna būs ļoti interesanti, jo es vēlos vairāk uzzināt. Un es domāju ne tikai par to, ko visi mēdīji runā šobrīd, bet kas tu tāda vispār esi, no kurienes tu esi uzradusies pie mums Rīgā? Tev pat Gatis Šļūka zīmē savās karikatūrās šobrīd. Un tikai 10 mēneši pagājuši. Kopš tu esi ievēlēta Rīgas domē, kopš tu esi kaut ko sāku darīt politikā. Kas tu esi? Esmu rīdziniece, mamma. 2 meitas esmu dzirdējis. Mazliet traka sieviete. Traka sieviete. Klausies, tu esi skatījusies pati to padomu laiku filmu Vārnu ielas Republika? Jā, vairākas reizes. Jā. Mums bija arī Grīziņkalna biedrība taisīja arī kino vakar. Mēs Grīziņkalna parkā skatījāmies Vārnu ielas Republika. Bet tagad pēc visiem aktuālajiem notikumiem? Vēlreiz. Viņi vienkārši notiek dabā. Es viņu uz ielas jūtu. Grīziņkalnā ir tāds kārtīgs republikas. Ko tur liekas, mums ir nedaudz tāda neliela, bet tomēr vecuma atšķirība. Bet, kad es biju tāds jauns puika, es zināju, ka uz Grīziņkalnu ir labāk nedoties. Mūsu laikā to sauc par tādu strādnieku rajona, tādu piegaršu strādnieku. Tur vīri mēdz sēdēt uz ielām grādīgos iedzert. Vēlāk 2000. gada sākumā mēs tur puikas skraidīja, skatījās, kas tur notiek uz Lienas ielas, ka tur tāds vieglas uzvedības sievietes bija un tur kikinājās uz stūri un rādīja, ka viņas tur dienas laikā pat stāvēja. Bet tavuprāt, tas ir prātīgi savas pārmaiņas sākt veidot revolucionārā apkaimē Grīziņkalnā. Nevarēja izvēlēties citu apkaimi? Kur ir 5. gada parks. Jā. Tur tā kā gatavi gāzt varu. Ne tikai pēc 100 gadiem cilvēki. Bet es Grīziņkalnā dzīvoju kopš studiju laika. Jā. Īstenībā arī tas moments, kad es nonācu īrēt dzīvokli Grīziņkalnā, viņš arī bija īstenībā, pilnīgs randoms. Un, ja es pareizi atceros, viņš arī atnāca ar Twitteri, jo varēja uzlikt kaut kādus automātiskos tos sludinājumu, kaut kādas tos nākot notifikāciju, bet ar Twitteri kaut kas tāds man tagad tāds prātā nāk. Un tad bija piedāvājums Asar ielā, jaunajā projektā, nenormāli lētu summa. Šeit bija 100 lati vai kaut kas tāds mēnesī jaunajā projektā ar lielu logu. Un tā super maziņš dzīvoklīts. Un tā mēs tur nodzīvojām 5 gadus. Jā, un tā es kļuvu par Grīziņkalnieti. Bet Rīgā es pirms tam jau biju, jo dzīvojos arī Torņkalnā. Labi, ko tu tur stāsti? Neesi nekādu tur rīdznieci, neesi nekādu tur Grīziņkalnu iedzīvotāji. Tu esi no Kauguriem. Es esmu no Kauguriem. Tu gan saki, ka no Jūrmalas, bet patiesībā tu esi no Kauguriem. Es esmu no Kauguriem, jā. Es īstenībā paši arī saku, es esmu no Kauguriem, jā. Tā ir cita Jūrmala, jā. Es esmu no Kauguriem, jā. Bet tu esi gan dzimusi, gan augusi Kauguros, mācījusies Kauguros? Nu jā, es gāju skolā, Jūrmalas valsts ģimnāziju pabeidzu. Visu 12 gadus tur nomācījos. Ja tā paskatījās, tu jauna sieviete beidzi arhitekta studijas, tev uzreiz gandrīz nākamajā gadā piedāvā
vienu fantastisku objektu Jūrmalā, vienu no skaistākajām dzelzceļa stacijām atdzīvināt. Tu gūsti laurus, tavu darbu komentējis, atradu Zaiga Gaile. Un esi nonākusi punktā, ka tu cīnies ar Ansi Pūpolu, Paulu Timroti. Kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Kāpēc tu vienkārši neveido foršu karjeru tur, kur gūsti laurus? Es pieņemu, ka ienākums gūsti salīdzinoši lielus un tā tālāk. Kāpēc tu neveidoji savu karjeru tur, kur tu varbūt sāki, bet tomēr pievērsies sabiedriski aktīvai dzīvei, politikai? Ja tā ņem, tad bija tā, ka sēž birojā, tā kā mums bija pašiem savs arī uzņēmums un pašiem savu biroju telpa. Man liekas, kaut kāds 8 gadus jau mums bija arhitekta birojas Mākslinieks Savienības ēkā ar skatu uz Daugavu. Un tajā dienā, kad Mārtiņš Staķis nogāza okupekli, mēs vienkārši redzējām viņu pa logu. Tā kā sēdēju un skatījos tiešraidi un redzēju arī, kā viņš nogāzās. Okay. Labs tāds dzīves moments. Ok, sēdi pie logas, skaties un domā. Bet, un tad es tagad mēģinu atcerēt, bija tā, ka es vienkārši izdomāju, es vienkārši Rīziņkalnā jau daudz cilvēks jau pazina, tur tāds burbulis jau bija izveidojies, un es tā domāju, kāpēc mums tās apkaimes biedrības nav? Pat viņa vienkārši tāda ideja vienkārši ienāk prātā. Es tur kaut ko uzrakstu. Man liekas, es Kasparam Kursašam rakstīju, uztaisam kaut kādu Google anketu, ko tādu. Es varbūt kaut ko tādu putroju, bet man liekas, ka es viņam tur rakstīju. Un es paņēmu uztaisīju to Google anketu, jo man liekas, tas pirmais bija vienkārši, ja tāda biedrība būtu, vai tu gribētu viņā iestāties. Un to anketu es vienkārši palaidām visu kaut kur, es tur vēl Twitterī nebiju. Palaidām visu kaut kur un kaut 130 cilvēki aizpildīja, ka jā. Un viss tas sakās no vienas kaut kādas vienkārši manas domas, kaut kādā galvā kaut kas noklikšķis, tad viņš vienkārši aizgāja, un tad tas rezultējās tajā, ka šobrīd Rīziņkalnam ir vislielākā apkaimes biedrība. Cik šobrīd ir cilvēki? Man liekas, kaut kāds 170, jā. Man vienmēr patīk tā diskusija. Jūs tur esat tikai 170, bet jūs nolēmat, ka pat laikā Latvijā politisko partiju var dibināt 200 cilvēki. Jā. Tā ir atsevišķa tēma, varbūt arī par to parunāsim. Lūk, Okay. un tad kaut kā tajā manā profesionālajā dzīvē, jo man ļoti, ļoti patika projektēt un tur sēdēt. Un tāds īstenībā tas diezgan introverts process arī. Tur diezgan ilgi sēdi, tur domā idejas, tur modelē. Naktī sēdi, dzer konjaku, pīpē cigarēlu, zīmē. Nenotiek tā? Citiem droši vien tā ir, jā. Bet man ļoti patika. Man patīk ne no kā radīt kaut ko, un ka es tās lietas varu ietekmēt, kā tas izskatīsies. Un tieši saslēdzās, man liekas, tas brīdis, kad kaut kas tur Rīziņkalnā sāka, tur tā varēja uzskatīt, ka veidojās. Un es uzzīmēju, manuprāt, vienu ļoti foršu projektu, otru ļoti foršu projektu. Un tie projekti vienkārši kā saka, tiek nolikti. Tā kā tagad mūsu kolēģis saka, Edgars, ka nolikt atvilknē. Jā. Un tad tas tā kaut kā ļoti, jo vairāk tika nolikt atvilknē, jo vairāk Rīziņkalnam labāk tur kaut kas mums tur tāds sāktivizējās. Un tam man tā profesionālā puse ar vien sāka noplakt. Tā kā... Tad ir ģeršiņies ar tā, par to tavu sākotnēju jautājumu, es baigi aizrunājos. Tad es vienkārši atceros studiju laikā, tas, kas man patika domāt tās lielās domas, tos konceptus un tādu, kā izdarīt savādāk. Vieni vispārēji dara šādi, un es vienmēr izanalizēju, ko citi darīs, ko citi tur taisīs, kā viņi izdomās, tur nezinu, kaut kāda pilsētplānošanas, kaut kāds darbs, kā viņi to darīs, es noteikti izdarīšu savādāk. Jo tikai tādā veidā es varēšu izcelties un nezinu, tur dabūt. Ne jau tas atzīmes bija svarīgas, bet man ļoti patika izdarīt savādāk nekā citi. Klau, tu politikā jau mēs te minēji, ka tu esi jaunpienācēji ievēlēt deputāti tikai, ka esi nedaudz virs pusgadi. Es vēlētos tādas nodokumentēt un ierhavēt tavas tādas pirmās atziņas, ka tu esi tur, nevis sēžot tādā ērtā divānā pozīcijā, komentējot notiekošo. Un kas ir tās pirmās atziņas, ko šito es nebiju gaidījis? Man tādu, ja tu domā, ka man kaut kādas ilūzijas sabruk, nē. Nav ilūzija? Nē. Es drīzāk vairāk, kas manī pat vairāk tā kā pozitīvi, kas manī, man tas īstenībā tā silda sirdi, un man tas tā kā iedvesmo. Es redzu, piemēram, ārtās un mobilitātes departamentā tur ir darbinieki, kas tiešām grib izdarīt labāk, un viņi grib to. Viņš ir, būsim atklāti, ārtās mobilitātes departaments, jeb iepriekš sauktais par satiksmes departamentu.
skandāliem apvīs. Tur ir Knāps viesojies, manuprāt, biežāk. Varbūt vēl pie, nezinu, pie Ušakova mājās viņš viesojies. Un Amerikā, jā, un Rīgas satiksme. Jā, un tu tomēr redzi, ka tie cilvēki vēlas pārmaiņas. Es redzu tos divus darbiniekos, es to redzu. Mēs jau baigi arī pa tām apkaimēm braukājām, līdz ar to ir arī tāda iespēja arī neformāli aprunāties. Tu jau es nezinu, es nesaku, ka es arī tur bez baigais speciāls, bet es jau tu jūti, es jūtu tā kā cilvēku, vai viņam tiešām, vai tas acis deg vai nē. Jo līdz šim, tā jau bija visam, principā, jebkam, vai tā ir gāja pārēja, vai tas ir kaut kāds pats sīkums uzlikt, tur, es atvainojos, sūdas tā bija salikt, lai būtu drošāk. Jā, tas viss bija caur nekādā gadījumā. Te tieši ir manas pirmās divas atziņas. Es arī esmu 4 gadus bijis Rīgas domē. Tā pirmā atziņa man bija, ka tu kaut ko vēlies izdarīt, tad ir šie dažādi departamentu cilvēki, kas saka, to nedrīkst izdarīt, jo tāpēc nedrīkst to izdarīt, to neļauj tur CSDD, to neļauj tas. Tu viņam saka, pasaki man lūdzu, kā var izdarīt. Viņš saka, tu turpini, bet to nevar izdarīt. Un tāpēc, man liekas, tas bija tāds pirmais, jo es nācu ar 100 dažādām idejām, ko es gribu Rīgā mainīt, un tad tev priekšā sēž daudz cilvēku galvas un stāsta, kāpēc kaut ko nevar izdarīt. Tā bija pirmā ziņa. Un otrā man tāds daudz. Es jau šo biju pieredzējis pirms 3 gadiem, līdz ar to man nebija kaut kāds pašlaikums. Otrā politiskā atziņa tāda bija, ka man bija tāds viens zināms ilgdzīvotājs politikā, nezinu, cik sasaukums ievēlēts Rīgas domē cilvēks. Un viņš tāds tēvišķi padomu, uzsit rokas plecu un saka, Mārtiņ, jo tu mazāk darīsi, jo tev lielāka ir iespēja, ka tev pārvēlēs. Galvenais nelicies. Vienkārši esi. Taigā uz visām sēdēm un tā tālāk. Tu tev nepateiksi. Tu vienkārši viens notikums pēc otra notikuma. Tu, kā jau sākumā intervijas teici, ka tu esi šobrīd uz visām televīzijām vai intervijām par tevīm Twitteris diskutē. Tu negribi pārvēlēties. Nevajag neko darīt. Nē, es pat nezinu, kā to vispār komentēt. Manai varbūt var teikt, ka es esmu naiva vai, nezinu, tur ideāliste, bet man liekas, ja tu vari kaut ko izdarīt, lai kaut vai, es nezinu, 100 cilvēkiem labāk, 1000 cilvēkiem labāk, nezinu, cik mums, es nezinu, ko vēl varētu, nezinu, 1000 cilvēkiem labāk, tas jau būtu skaisti. Okay. Es vispār ne par kādām vēlēšanām pat tā kā nedomāju. Es vienkārši domāju, piemēram, es darīšu to savu virzienu, kuram es ticu. Kuram es vienkārši ticu, jo es arī esmu praksē to pārliecinājusies, ka viņš strādā. Viņš nenāk viegli, bet viņš strādā. Ja, pārmaiņas, kuras nāk caur cepieniem. Un tad, attiecīgi, vēlētājs arī izdarīs savu izvēli. Jā. Man gan jāatzīmē, ka šo kungu beidzot neievēlē Rīgas domē, bet labi. Bet varbūt ar to arī bija jāsāk. Kāda ir tā ideālā Rīga, kādā tu vēlētos dzīvot, kādā vēlētos, lai dzīvo tavi bērni, 2 meitas? Gan jautājums. Bet tev taču esi arhitekta vizionāri, tu esi apmēram iztēlojusies. Tā kā visi brauc ar velosipēdiem. Mana vīzija. Es esmu bieži šo jautājumu atbildējis. Es īstenībā atceros, es biju vēl vienā podkastā, kur es šo stāstīju, par Grīziņkalnu stāstīju. Bet tagad par Rīgu. Bet Rīga. Kāda ir mana ideāla Rīga? Mana ideāla Rīga ir tāda, kur ielās tiešām ir daudz cilvēku, un ka viņi vienkārši ir uz ielas. Viņu ir daudz. Es negribu par tām mašīnām pat runāt, ka Rīga ir. Es negribu uzburt to, tā kā ar Kopenhāgenu, tā kā ar Helsinku, tas ir ļoti banāli. Nav jau stāsts par to, ka mums ir copy-paste, bet jo tā atslēga jau ir nevis tajā, vai tur ir vairāk vai mazāk mašīnu, tur ir vairāk tie velobraucēji, mazāk velobraucēji, bet tur ir tas kaut kāda tāds sabiedrības briedums, ka tu jūti, ka ir tā cieņa uz ielas. Piemēram, es varu caur piemēru izstāstīt, jo viņu ir ļoti grūti, grāmatās, viņa teorijas grāmatās ir aprakstīti, ja tur tā socializēšanās, ja tu satiec kaimiņu uz ielas, viņu pasveicina kādā piemājas veikliņā, kā tas uzlabo tavu mentālo stāvokli, drošības sajūtu kā tādu. Un tas viss, kas ir tāds gudra runāšana. Bet kā piemēram, tie pašā Kopenhāgenā,
Es eju pāri ielai, pāri zebrai, bez Luksforu, bez nekā. Eju pāri, un ko dara mašīna, kas nogriežās pa labi? It kā, lai mani tagad laistu, viņa nevis man brauc virsū, tā lēnām brauc virsū, kā mums dara Rīgā. Ja? Tu zini, ka tev jāiet ātrāk pāri. Viņi piestājās jau aiz tā līkuma. Ja viņi man redz, mums acu kontakts, viņš man mierīgi palaiž un tāds smuki iegriežās. Ja? Un tas bija visur vienkārši tāda absolūta cilvēciska cieņa, līdz kurai mums ir tālu. Kā līdz tādai nokļūt, nezinu, bet neko nemainot, nekas arī nemainīsies. Bet, Marta, nav jau tik slikti. Es esmu tas cilvēks, kas no 90. ir izdzīvojis. Un tad vispār gāja pārējām, bet neapstājās. Un dažreiz pat uzpīpināja, ko tu maisi. Tā kā cilvēka attieksme tomēr mainās. Bet ja mūsu salīdzina, nav arī... Bet baigi forši, ka mūsu salīdzina Kopenhāganu nevis ar Minsku. Jā. Un ka mēs vēlamies būt tur, nevis... Jā. Es tā ceru. Es jā, par citiem es nezinu. Bet tas ir kaut kas tāds, un es saku, es Rīgu pat tā kaut kā vairāk uztveru. Piemēram, es tieši, man liekas, vakar vai aizvakar ieripinos ar riteni, neatceros, kā es vai Barona ielu braucu, ieripinos Tallinas ielā, un kirtās Korintas ziedi. Un ļoti daudz ir, platījās ietvērs ir ļoti daudz cilvēku, tāda muģoņa un tā satiksme mierīga. Un tad ir tāda pārņem kaut kāda tāda laimes sajūta. Tādas lietas. Bet Lato labs ar sadavies rokā ar Brēmani, droši vien kāds skries no 25 vai 27 tavām korintēm atradīs. Marta pirmajā nedēļā, kas nav vēl uzziedējis, nofilmēs to zāriņu un teiks, ka Telo sastādījusi te krūmus. Bet, zinu, es varu izstāstīt, kāda bija situācija tieši, ka bija tikko vēlēšanas beigušās, man ievēlēja. Un Korintas sāka, tas nevis tā kā, viņi sāka novīst. Viņas bija zaļas, suprīgas tieši, bija vēlēšana laiks, viss kārtībā. Man pat bildes. Mēs pat ar viesturu uzbildējāmies, mums bija vēlēšana rīts. Viņš bija atbraucis no manas matraces savākt vēlēšanu rītā. Labi, šis stāsts man arī interesēs, bet labi. Lūk, un bija kaut kāds 2 dienas pēc vēlēšanām, un tās Korintas, viņas sāk palikt tādas brūnas. Un es visas. Viena pēc otras, un dažas bija tādas, ka vispār tā, ka viņas izstāst beigtas. Un ko Lato labs bija izdarījis viņām? Nē, tas nekur neprādījās Twitterī, jo man pirmā sajūta, ir. Ziepes? Jo es jau biju izdomājis savā galvā, ka tur 100 punkti kāds ir. Tā, ka tur Marta tikusi, jo šits ir saliec iekšā kaut kas. Šīzī, vienkārši naktī izstaigās salē. Un šajā pavasarī viņas tomēr pamodās. Viņam viss ir pilnīgi fajn. Un es pēc tam vēl, man ir tikai, lai iztēloties, kāda man ir tā vai paranoja vai tā rūpe par to, lai ir, kā saka, čotka. Es pat aizbraucu speciāli. Nevis, man es esmu ķēngaragu speciāli. Man bija jābrauc uz ķēngaragu, es braucu pa to Lauvas ielu. Un tur arī Maskačkā ir. Tās Korintas salikts tādos pašos podos. Aizbraucu apstīties, kā viņas izskatās. Viņas bija identiskas. Līdz ar to es sapratu, tas nav. Tas nav. Labi. Pēc tam jau AMD nodeva ziņu. Šis stāsts varbūt bija interesants, bet man šķiet, ka vēl interesantāks stāsts ir Rīgas mēra tikko ievēl savā amatā, Viesturs Klembergs brauc pie tevis pēc matrača. Priekš kam? Tāpēc, ka Marta bija nopirkusi jaunu matraci. Jaunu matraci? Jā, man veco nebija kur likt. Un tā kā Viesturs mums ir tāds cilvēks, kurš vienmēr ļoti izpalīdz un tā. Viņam nebija ko darīt kā pilsētas mēram? Vēlēšana rītā, jā. Viņš man zvana, Marta. Tas bija vēlēšana dienas rīts, jā. Viņš man zvana, Marta, Klaus, pēc 5 minūtēm būšu, jā. Mēs līdz 4 naktī sagaidījām rezultātus. Tas bija vēlēšana dienā. Kas bija tā sestdiena vai kurā dienā bija vēlēšanas. Jā, viņš jau bija klāt un sām lejām matraci. Viņš aizved uz sevi to lauku māju. Bērniem ir kur gulēt. Jā. Tāds ir Viesturs. Labi, šis nebija plānots. Klausies, bet nav jau šī pirmā tāda vētra. Es atceros, ka tikko tevi ievēlēja Rīgas domē. Tu sāki vadīt šo ārtelpas komiteju. Tu pareizi viņu nosauc. Paldies tev. Es gribu saukt viņu par satiksmes. Bet tavs pirmais redzamais darbs bija izveidot tādas gājēju pārējas pie Esplanādes, Uzvaras parka, to viszināmāko uz 13. janvāra ielas, es teikšu uz ielas, pēc, kad cilvēki līdz šim gāja pagrīdē zem ielas. Tunelī man tieši šķita tādi pašsaprotami darbi. Bet Rīgā tie nebija notikuši 20 gadus. Par tiem ilgstoši runāja.
uz gandrīz katrām vēlēšanām. Īpaši par to, kas iet uz autoostu, uz centrālu tirgu tālāk no Vecrīgas, tā gāja pārēju. Tavuprāt, kāpēc tas netika darīts? Kad tu sāki tās... Es mēģinu izdomāt, kā to tā labāk noraksturot. Es varu no otras puses vienkārši zināt, kā to dabūt gatavu. Tā varbūt es nezinu. Uzzīmē līnijas, tur tās zebras. Tas nav tik vienkārši. Es vienkārši zinu, ka tas nav tik vienkārši. Kas tur grūts? Nav. Bet es negribu vienkārši izklausīties augstprātīgi. Labi. Bet, tu jau izklausies visu laiku, tev sauc par iedomīgu augstprātīgu. Tā kā droši. Esi tāda kā tu. Vairs sliktāk nevar būt. Jā. Bet es zinu, kā to norakstot. Es zinu, ka viņi tur var būt, vai ne? Un tad es tur, jo bija arī tā, ka tur AMD vēl mēģināja man iestāstīt, ka, piemēram, tas sensors, kurš it kā ir tikai uz tramvaju, ka viņš iedegās, tas luksfors strādā uz sensoru tikai tad, kad ir tramvajs. Es saku, nē, es braucu mašīnu, es redzu, ka tur tramvajs nebrauc un bieži, ja kas piefiksēja, ka viņš nestrādā tikai uz tramvaju. Nē, tikai uz tramvaju. Es eju uz tā vietu, safilmēju vairākus vidikus, ka nav tikai uz tramvaju. Viņš vienkārši, kā saka, out of nowhere vienkārši ieslēdzās sarkans mašīnā. Uz 13. janvāra ielas. Pat putns nelido. Vienkārši ieslēdzās. Un viss, sasūtos vidikus, un viss vairs neko nevar pateikt. Tā. Bet kāpēc netiek izdarīts? Es jau nezinu to motivāciju tiem cilvēkiem, kas pirms tam to mēģināja panākt. Jo es jau ticu, ka bija tādi, kas tiešām to arī gribēja. Un tad viņiem teica, ne, tur jātaisa būvprojekts un tā. Marta Katello man ir grūti pateikt, ka viņi brauca mašīnu. Tu brauc ar mašīnu? Es braucu ar mašīnu. Vispār, es tiesības dabūju 18 gados, no 18 gadiem arī braucu mašīnā. Kā augros visi brauc ar mašīnu? Tajā brīdī es dubultos dzīvoju. Jā. Tad māma nopirka mašīnu, lai mums ar māsu, man ir 5 gadus jaunāka māsa, un lai mums nebūtu ar mežu jāiet uz skolu, uz pieturu un pēc tam uz Kauguriem. Ar riteni varēja, velosipēdu? Jā, bet vispār tie bija citi tādi laiki. Vispār Jūrmala, Jūrmalā sen jau varēja uzsākt tādu garāko veloceļu Latvijā. Tas ir tāds super fancīgs cauri visai Jūrmalai. Tā kā arī tur man ir idejas. Bet tas, jā. Bet labi, tam gāja pārējā. Kur tev pirmie darbi, arī viss Twitteris mutuļoja, tur Marta tur zīmēja strīpes uz ielām un tā tālāk. Tā ir selfijas un tā tālāk. Cik gāja pārējais šogad Marta izveidos Rīgā? Vajadzētu būt vismaz 20 noteikti. Es ļoti gribētu, lai būtu vismaz 30, bet, es bišķiņies tādā, tā kā arī šodien ceturtdienās no rītiem ir tas, kā es viņu saucu, AMD update meetings, kur es tiekos ar visu departamenta pārvalžu vadītājiem. Tā. Man tie visi sadārdzinājumi jautājumi, man tie visi bišķiņi tā satrauc, kamēr viņi vēl nav atrisināti. Man ir visu laiku tādi bišķiņi. Bet varbūt tu vari tā atvērt nedaudz plīvuru un pateikt, kuras būs tās nākamās Twitter vētras, kurā vietā tās gāja pārējais būs. Labi, beigsim jokoties. Tas nav pašmērķis. Teikt, vai tur būs kaut kāds baigais cepiens? Labi, aizmirstam. Vienkārši, kuras ir visforšākās, kuras ilgi rīdznieki gaidīja, bet tagad būs gāja pārējais? Droši vien tāda paša līmeņa gāja pārējai, kāda ir tagad pār 13. janvāra ielā. Tāda kaut kas uz to pusi būs atgriezta vecā gāja pārējai, kas ir no Stokmana uz Origo. Tur būs gāja pārējai. Tur, kur tur šobrīd ir pat aiztaisīts, ka gājēji nedrīkst iet pāri, tad Stokmans, Origo. Labi, vēl? Tā man jāmēģina atcerēties. Būs, it kā, man arī ir tā, ka viens ir tādas, kā es viņas saucu, jūs zināt, tu vārdu bombīgs daudz lietot. Jā, bombīgs. Tas jau super kaitinoši. Šoreiz tikai pirmo reizi brīnos, vai otrā. Es jau sāku piedomāt. Droši saka, bet būs tāds bombīgāks, bet man jau īstenībā ir svarīgi, piemēram, Imantā, es nepateikšu pie kuriem numuriem, bet tur, kur ir, tur ir arī lidos, varbūt pēc tā vieta labāk atceros. Tur, piemēram, ir esoši gāja pāri.
tur varbūt sanāk 8 joslas. 4 un 4. Jā. Nu, neregulējumi gāja pāri vienkārši okeānam. Teiksim, man pat liekas, pat kaut kādā mērā viens ir tāds bombīgās, kuras ir tādas, nu, viņas var saukt par tādām pijārīgām, ja tur visu to tālu, jā, tur malats smart un tā, bet kaut kādā mērā arī tās, kas ir, jūs sen jau visiem ir vienkārši, nu, kāpēc neviens šito gāju pārēju nevar padarīt drošāku. Man pat šis arī šķiet svarīgi. Attiecīgi tā būs uzlabota. Tur, piemēram, Vecmalgrāvī būs, man pat liekas, pat 2 jaunas gāju pārējas. Būs arī, nu, es to arī droši vien neslēpšu, arī Tallinas ielā būs beidzot gāju pārējais. Īstenībā, un es to arī, nu, es ar to arī lepojos, jo tomēr tās gāju pārējais dēļ, kas ir, nu, Tallinas ielā pie Vārnu un pie Krāsotāja ielas, to gāju pārēju dēļ es tagad esmu šeit. Jo īstenībā to biedrību es izveidoju, nu, tā mana motivācija bija tām gāju pārējām, jā. Okay. Kaut kur centrā, mēs zinām, būs kaut kur arī? Centrā, tā. Nu, tagad ir jāatcerās, kas mums bija centrā. Mums bija centrā, es labi atceros, Šarlotas ielā būs 2 pie Palīdzības ielas. Olga Dragaļeva, man liekas, vienreiz Twitterī rakstīja, kāpēc šeit nav. Pie kurā krustojumā? Olga prasīja. Nu, pie Olgas mājas būs, es ceru, ka būs Es nezinu, kur viņi dzīvo. Jā. Es zinu. Labi, neteiksim tagad, kur Olga dzīvo, bet labi. Būs Šarlotas ielas, būs uzlabotāks, tur, kur Brijāni iela ir. Tās būs, un tad ir tādas, kas ir, piemēram, Lāčplēša ielā, tur, kur tagad ir... Tur, kur jau brauc uz salu tiltu, kur dzirnas ir un kur ir Oskara Kalpaka skola. Jā, tur ir mūžīgi vienmēr. Tur būs ar Luksforu, tur, piemēram, būs Luksfors, jā. Tām gāja pārējām, lai viņas būtu drošāks. Bet labi, par gāja pārējām nemocīšu to vairāk. Varam publicēt sarakstus tuvākajā laikā. Bet bieži vien tev, nu, kā pārmet, jau oponenti visu laiku kaut ko pārmet, bet vēl viens pārmetums, ko tev interesē šie nelielie uzlabojumi, gāja pārējais, ietves, veloceļi, bet kur ir Rīga? Tā ir galvaspilsēta. Kad mēs beidzot sakārtosim savus tiltus? Ziemeļšķērsojumi. Nē, par tiltiem parunāsim. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie zemes. Sāksim par visiem būtiskākajiem. Zemetāna tilts. To mēs pabeigsim. Jā. Kad būs vaļā? Līdz skolas sākumam jābūt vaļā. Jā. Līdz septembrim Zemetāna tiltam jābūt. Vajadzētu būt vaļā. Cerams, būvnieki to izdarīs. Jā. Labi, Vanšu tilts esot beidzies, iepirkums izdevās. Vanšu tiltu tagad projektē, nekur nākamnedēļ būs arī tāda kā nevis nākamnedēļ, aiznākamnedēļ būs arī pie mēra darba grupa, nu, kas strādā pie Vanšu tiltu projektēšanas, atrādīs man un viesturiem. Ko atrādīs? Nu, savu šī brīža procesu, jo bija tā, ka tad, kad tika, tas, domāju, kurā brīdī mēs tikāmies ar iepriekšējo projektētāju, jo to būvprojektu minimālā sastāvā izstrādāja cits projektētājs. Un tad jau tagad ir design and build, un tur ir projektētājs plus būvnieks. Tur tāda kombinācija. Kad sāks būvēt un sāksies remonta darbu uz Vanšu tiltu? Nākamgad. Kurā mēnesī es tev nepateikšu šobrīd. Bet, Marta, tu saproti, ka Vanšu tiltu remontējot, ja tu viņu neremontēsi, visi tev pārmetīs, ka tu viņu neremontē, jo viņam bija remontam jāuzsākās pirms 10 gadiem. Vanšu tilts patiesībā katru gadu tiek mērīts, vai viņš sabruks vai nē. Bet, kad tu remontēsi, tu apzinies, ka būs ārprātīgas kritika par to, ka tu viņu remontē. Jā. Jo tad būs apstājusies pusrīga. Būs saremontējis, tā kā es skatos to nākamo. Okay. Nu, šajā gadījumā, ja būs tā kritika par to, ka tur... Ne, bet viņi būs jebkurā gadījumā. Pusrīgas būs apstājusies. Jā. Varbūt nedarīt labāk neko. Šis būs... 3 gadu laikā nesabruks un... Vai ne? Nē, ja es varu, es iešu tā iedomājos, ja es varu pēc tam tā atcerēties vecumdienās, ka es esmu bijusi klāt pie Vanšu tiltu pārbūves. Tas ir. Okay. Tā kā... Gaisa tilts? VF tilts vai kā sabiedrībā sauc? Gaisa tiltam tagad ir izsludināts iepirkums. Es nezinu, kaut kādās šajās dienās beidzās uz projektēšanu, uz būvprojektu. Bet tas nebūs vienlaicīgi. Nē, viņi nesanāk vienlaicīgi. Kopā gan Vanšu tiltu, gan tad vispār Rīga apstājās.
Viņi var būt kaut kādā noslēguma fāzē, Vanšu tiltam viņi varbūt pārklāsies. Bet idejas, es domāju, ka viņi nesanāks reizē, jo gaisa tilts vēl jāsaprojektē. Viņam arī ir tikai tas būvprojekts minimālā sastāvā. Bet šie principā ir tie būtiskākais. Protams, ir Antonova tilts, tur mazais un tā tālāk, kas ir arī svarīgi. To arī projektē, jā. To ļoti ātri uzbūvēs. Bet principā mēs varam teikt, ka šie 3 nozīmīgie Zemetānu, Vanšu, gaisa tilts, viņi tagad tādos tuvāko gadu perspektīvā viņi beidzot tiks savesti kārtībā. Jo mēs atceros vienkārši pirms 5-6 gadiem tiltu stāsts bija tik traģisks, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc Nils Ušakovs kāpēc viņš nokrita, jo vienkārši viņus tika slēdz ciet. Deglavu tiltu vienkārši aizslēdz ciet, jo viņš bija nedrošs. Brasa tiltu vienkārši, tās bija šausmas, kas tur notika. Labi. Parunājam ne tikai par puķu podiem, bet par tiltiem. Turpināsim tad ar nozīmīgākām lielajām lietām. Krastmala. Tu aizbrauc uz jebkuru normālu pilsētu. Tu saki banāli, bet es minēšu. Tu aizbrauc uz Kopenhāgenu. Pie ūdens var normāli pieiet. Tu aizbrauc uz vēl jebkuru Helsinkos, ziemeļu arī valsti. Cilvēki atpūšās. Mums pie Krastmalas ir šoseja. Pie viņas klāt nevar pieiet. Pie viņas cilvēki nevar atpūsties. Tur dodās varbūt daži jauni pārīši, tikai tāpēc es zinu, ka tur nebūs cilvēku. Ja? Viņi izmanto to iespēju. Forši, ka viņi to dara. Bet tiešām nav nekādas idejas, kā atdzīvināt Krastmalu. Kaut ko domāt tādā virzienā. Man idejas vienmēr ir. Bet attiecībā uz Krastmalu, tad, to, kas ir Vecrīgas pusē. Vecrīgas pusē, jo mums jau Krastmala viss kaut kur ir. Parunāsim par Vecrīgu. Bet par to Vecrīgas pusi, tad šogad būs tāds, viņš nebūs grandios projekts, bet vienalga būs seguma atjaunošana tai promenādes daļai. Tad Vecrīgai priekšā promenāde, bet segums kāds gājējs, gājēju zonai, tai promenādē. Labi, atjaunosiet segumu. Jā, būs jauns segums un būs ieviest arī velo infrastruktūra vienā daļā starp dzelzceļa tiltu un akmens tiltu, kā atsevišķi nodalīta infra. Un no akmens līdz Vanšu ar krāsu. Klausies, bet tur ir pirms labā ziņa tāda, ka vairāk par šo Krastmalu nebrauc smagās mašīnas, fūras, latviski sakot. Un iepriekš viņas tur brauca, visa Vecrīga drebēja, droši nebija, tāpēc, ka vienkārši tā ir fūra. Un šobrīd, kad tās fūras ir nost no turienes, tur tā satiksme kļūs jau daudz mierīgāk. Tur nepieciešams tās N skaita tik plats, šoseja, nav iespējams to atdzīvināt. Pastāst. Jā. Tātad kontekstā ar to, ka mums ir īstenībā 2 projekti, kas ir saistīti ar Krastmalu. Viens ir šis, kur es minēju, kur mēs šogad sāksim būvēt, un principā viņu vajadzētu arī pabeigt šogad. Un ir vēl viens, būs tātad gāja pārēja pie Muitas ielas, kas ir no pasažieru ostas, ka tagad, ja atbrauc ar kruīzu kuģi, varēs pāriet pāri. Beidzot, turistiem nebūs, ka viņi iziet ārā, viņiem šosē priekšā. Pāriet pāri, viņi jau tur skatās, man jau eksporta iela pāri eksporta ielai. Lūk, un kontekstā, ka mums ir viens ir gājējiem uzlabot pārvietošanās, otrs ir, ka mums ir bišķiņ labāka, būs stipri labāk tā Krastmala, tad attiecīgi ir tas jautājums, ko tu sāki, vai mums vajag tur tik platas joslas un visu šo. Un tad mēs jau uzdevām uzdevumu, un mums ir jau principā diezgan laba bāze, tā teikt, uzvizualizēta. Tad schēma sekojoša, tā doma, lai es apmēram varētu saprast, ko es ar to gribu pateikt. Ja šaurina joslas, to pat es jau pati paspēju izpētīt, ja šaurina joslas, pārkārto stāvvietas šobrīd viņas ir skuiņā, jo skuiņa aizņem ļoti daudz vietu. Jā. Jo tur ir gan tā skuiņa stāvvieta, gan arī tā drošības zona aiz viņas. Abās pusēs vēl pēc tam. Ja viņas pārliek paralēli, zaudējās otrs stāvvietas skaits, bet ja viņas pārliek paralēli sašaurina tās 4 joslas, kas tur ir 2 un 2, ja viņas sašaurina, līdz, kā es saku, maksimālajam minimumam. Arī otrā pusē pārkārto stāvvietas mēs iegūstam, ja es pareizi atceros, 8 metrus platu joslu no Vanšu tilta līdz akmens tiltam. Tieši tādā Vecrīgas posmā, 8 metri. Jā, sanāk, un tad es viņu vairāk domāju, ka viņš vairāk telpiski iedarās kā tukša vieta, nosīt nevis tukša vieta, bet potenciāli telpa, tātad tuvāk kokiem, tuvāk Daugavai. Un tad bija vadības uzdevums, lai apmēram, pirmkārt,
pārliecinoties, vai to, ko es pat esmu saskaitījis, vai tas tā arī ir. Jā, tad departaments, gan AMD, gan arī attīstības departaments, tad viņi visu tur saskaitīja, tā arī ir. Un kas ir interesanti, ka tas, ja tu iztēlojies tāda gara desa, 8 metrus plata gara, it kā asfalta desa, bet viņi ir tikpat liela pēc platības kā Doma laukums. Tā, principā, publiskā ārtelpa, kuru mēs šobrīd, varētu teikt, izniekojam vienkārši tā kā asfaltā un autosatiksmē. Tad tur bija variācija par tēmu, ko tur, teiksim, novietot, jo viņi jau nevar vienkārši palikt tukši. Jā. Tur bija variācija, protams, par kokiem, podos, jā, bet tie lieli diši tādi podos, kas nes uzreiz tūlītēju efektu. Un, ja, piemēram, seko pēc tam pārbūvi, viņus jau var iestādīt arī turpatās arī zemē, tos no podiem pārlikt gruntī. Tad tur, teiksim, soli un tāds, forša zaļa papildus, tāds arī buferu zonas starp to pieūdens zonu. Gribētu, ka tur ir tāda vieta, kur cilvēki var nākt ar ģimenēm, nezinu, kāds lasīt grāmatu. Jā. Iespējams, tur kāds mazais uzņēmējs var attaisīt kādu nelielu kafejnīcu un veidot tādu nevis vienkārši, kas man nedaudz nepatīk, Mūksalas ielas promenādē, tur tāds betons, 7 koki, sakārtota vide, cerams, tiks novērsti visi tie defekti, bet patiesībā ko tur darīt? Jā, tur ir... Ja, teiksim, kā es iztēlojos, es ceru, ka pārējie arī pavilksies, jo man liekas, ja mums tas velo ceļa un tā seguma atjaunošana tai promenādes daļai ir 1 miljons, ja mēs pieliekam, tad gāja pārējie, un ja mēs pieliekam, tur bija apmēram sareiķināts, ka tie zaļumi un visi tie labējkārtām varētu izmaksāt vēl 1 miljonu. Idejas jums ir 2 miljoni, bet mēs varam dabūt nost to šoseis sajūtu un iegūt labējkārtot ārtelpu. Jo mums Mūksalas promenāde bija 20 miljoni, bišķiņa kaut ko laikam bija kaut kādi 20 ar kaut ko miljoni. Ja tā salīdz, bet šosei ir palikusi. 10 reizes mazāk, 2 miljoni izklausās daudz, bet tomēr tas 10 reizes mazāk. Jā, tas ir stipri mazāk un tu tā kā noņem šoseis. Kad tās pārmaiņas varētu notikt? Šovasar es saprotu, ka pirmie kaut kādi uzlabojumi būs. Skatīsimies, šis ir atvērts jautājums. Es jau vienmēr, ja tas pamanīs, es jau saku, visu vajag uzreiz darīt, kamēr vēl var izdarīt. Mēs saprotam, ka ir kaut kāds finanses, kas ierobežo. Šajā gadījumā te ir stāsts par šo iespējamo 1 miljonu. Tur jau arī var pastīties. Varbūt tie nav zaļumi, varbūt tas ir kaut kas cits. Bet tas ir tas veids, kā es redzu lietas, jo daudz arī teikšu, tur nevajag nekādus šādus pagaidu elementus likt, jo mums tur jātaisa kārtīgi pārbūve, kārtīgs tunelis jāuztais. Jā, ir viens cilvēks, kas saka, raksim tuneli. Jā, bet tuneli mēs gaidīsim, kad es būšu pensijā. Labi, man vēl kāda rubrika ir prognoze, līdzīgi kā sauc mutas raidierakstu. Tāpēc man būs ātri jautājumi, tu vari atbildēt ātri. Var arī izvērst, kā tu gribās. Galvenais, lai tu atbildi neizvēroties. 2030. gadā Rīgas mērs būs sieviete? Par ko tu padomāji nosargi? Sieviete, tas ir plašāk, kā nozīmē. Tu zināji, ka Rīgā nekad nav bijusi sieviete Rīgas mēra? Visi tur atcerās. Rīgas domē, ka ieiet tur tāda galerija ar glaznotiem vīriešiem. Jūlijas Stepaņenko varētu būt mērs. Nedod Dievs. Ja tu taisīsi šitādus te tračus kā Grīziņkalnā katru nedēļu, tad es elpošu dziļi. Nē, Marta, tu zini manas patiesās domas, klausies. Man vienkārši jātēlo šajā sarunā opozicionārs. Bet nenovēlu Jūlijas Stepaņenko. Es arī ne. Okay. 2030. gads atkal. Nezinu, kāpēc. Man šķiet tas ļoti foršs tāds atskaites datums par iedzīvotāju skaitu Rīgā. Iedzīvotāji turpinās izbraukt no Rīgas, dzīvot Ķekavās, Ādažos, Mārupēs un tā tālāk, vai tomēr sajutīs to vaibu, ko centies uzburt tavu sapņu Rīgu, kur viņi būs tāda draudzīga, kā Mārtiņš Tačs saka, dzīvespriecīga Rīga. Ka viņi vēlēsies tomēr dzīvot Rīgā. Pēc 4 gadiem sajutīs noteikti. Ja man būs tas gods tik ilgi arī strādāt. Jā. Nekas nemainīsies. Sajutīs noteikti, bet tas pārmaiņas, tas efekts, tas bumerangs, viņš tik ātri vēl neatnāk. Tas ir pēc kāda laika. Es nedomāju, ka pēc 4 gadiem. Bet pēc 4 gadiem tas
sajūta, es domāju, ka būs. Sajūta būs, jā. Jo mums jau galvenais viņus noturēt. Nu, to īstenībā tas ģimenes radītājs, viņš tagad ir, nu, varbūt viņš ir tur, nezinu, pēdējā kursā studijās, jā, tā kā mums jau viņu ir Zini kā, es tas laiku droši vien, ka tu būsi dzirdējis, bet ja nē, es vienmēr atceros to, ko teica bijušais Helsinku mērs, ka, diemžēl, nav vairāk jēgas cīnīties par tiem cilvēkiem, kas ir tikko aizbraukuši, nopirkuši savu hipotēku, paņēmuši, dzīvo Mārupē, viņi paņēma kredītu uz 20, 25, daži uz 30 gadiem. To tu viņus nedabūsi. Nu. Bet viņu bērni, kas šobrīd dzīvo, nezinu, Ķekavas pļavā, vienkārši viņš pļāviens viņam, lai aizbrauktu uz teātri, uz bāriņu, uz atpūtas vietu kādu viņam. Viņš dzīvo pļavā. Un tu redzēsi, ka nākamai paaudzei, un mums šobrīd jāsāk domāt par to nākamo paudzi, kas ir tie magnēti, kas viņus atvilks. Tie, kas ir tikko paņēmuši hipotēku un uzbūvējuši sev Ķekavas pļavā māju, viņi jau es līdzīgi... Kāds jau pārdos, varbūt Dānis Pulpos pārdos un atbrauks dzīvot Rīgu. Varbūt, jā. Nu, labi, bet es īstenībā līdzīgi skatos arī uz to pašu. Nu, mums ir tas, nu, kā saka, īsti večetājas ziemeļu šķērsojumi. Bet kā es uz to skatos, mēs viņu varētu pabeigt. Nu, ja mēs šodien sākam, mēs viņu varētu varbūt pabeigt, nezinu, tur pēc 20 gadiem varbūt. Viņš varētu būt pabeigts. Pēc 20 gadiem tas cilvēks, kurš šodien piedzimst, viņam pēc 20 gadiem būs 20 gadi, viņš būs tas potenciālais ziemeļu šķērsojumu lietotājs. Vai tiešām viņš lietos to ziemeļu šķērsojumu? Tas cilvēks, kurš šodien piedzimst. Okay. Klau, sarunu es nobeigšu tādu personisku jautājumu. Nu, tu jau zini, arī šodien es atbraucu uz mūsu sarunu mašīnu. Tu visu laiku uzsver, ka ziemā, vasarā, rudenī jābrauc ar velosipēdu. Tā gan tādiem cilvēkiem kā es 2030. gadā Rīga būs draudzīga. Es varēšu savus bērnus aizvest. Viņiem būs liela, varbūt mazbērnu uz bērnu dārzu. Vai... Bet draudzīgi tev kā autobraucējiem? Kā autobraucējiem. Tev kā autobraucējiem. Bet es domāju, ka tas draudzīga, viņš jau nozīmē to, ka tu vispār vari pabraukt. Nav jau tā, ka tu viss ielas šobrīd varu. Viņš pa bedrēm tās ielas. Un arī tad tu varēsi pabraukt. Varēšu, jā? Es domāju, ka jā. Okay. Tā kā vienīgais, ko vienkārši jāatcer, ka būs mazāk mašīna, tev būs vieglāk pabraukt. Arī labi doma. Mazāk bedrē. Labi, paldies tev par šo sarunu. Paldies tev. Paldies, ka pieslēdzies raidierakstam Prognoze. Ja vēlies vairāk šādu sarunu, atzīmē ar patīk, dalies ar epizodi un abonē. Tiekamies nākamreiz!